šīs sezonas ietvaros brīnišķīgi, fantastiski iespēja ir šodien satikties ar teātra kino aktieri Arne Līcīti. Mums bija arī tā iespēja iepriekš satikties un tādās pieredzes apmaiņā dalīties ar mūsu scenogrāfu Artūru Mačīnski. Un pagājušo reizi tad mēs tikāmies ar aktris režisoru teātra pedagoģiju Āriju Liepiņu Stūrnieci. Un šodien mums arī tāda tradīcija turpinot ir fantastiski iespēja tuvāk iepazīties ar Āri. Un mēs joprojām piekopjam tādu drīzāk neformālu sarunu. Man pēc pirmās tikšanās reizes teica, ka labāk to būtu saukt nevis par interviju, jo tad liekas, ka baigi vistādos dramatiskos stoļos. Vienkārši saruna par dzīvi, saruna par teātru, par darbu, par dažādām vērtībām, tikumiem, kas saistīti ar šo darbu. Un līdz ar to mēs saglabājam arī tādu formu, ka ir iespējams uzdot jautājumus. Jūs iesūtījāt jautājumus, Lelde varēs tad jūs pārstāvēt šajā ziņā. Bet, ja kaut kādi jautājumi... Vēl ir cenzors, ja viņi tos kutelīgos jautājumus atmet, ja un tos tāds pareizais atmet. Smalki. Un gadījumā, ja kādi jautājumi radīsies līdām, vai sākumā, vai beigās, šos jautājums var uzdot, es ceru, ka Ārnīgi tas ir pieņemami. Ja kaut kāds to līdām sākumā kādi jautājumi uzdot. Visi pieņemam, vai es mācīšu atbildēt, man tēdi ir pagājusi saistībā ar teātriem. Man bija aktrise, un es piedzimu 46. gadā ar bērndārziem un auklītēm. Tad bija problēma, un auziņas bija ļoti mazas, un tad man nepārtraukti mammiņai vakaros, ja es biju galīgi stīgs, ko viņi vien man atstās. Lai gan es arī tieši mājās paliku viens pats, un tad viņi man ņēma līdzi uz teātri, tā kā faktiski es visu laiku esmu bijis tajā atmosfērā, es esmu izstaigājis teātri no pagrāpā līdz pašai augšai, skatījies izrādes gan no augšas, gan no ložām, gan no kulisēm. Tā kā es domāju, ka tas faktiski man ir arī noformējis, radījis laikam interesi, un mamma arī man lika mūžīgi tajos teātra Ziemassvētku pasākumos. Visi bērni pieglīdz uzstājās, darbinieku bērni, un tad saņēma tās paciņas slavenās, man arī mūžīgi vajadzēja mācīties kaut kādu dzējolīšus, man drausmīgi tas nepatīk, man vispār nepatīk dzējolīšus mācīties, Sakot, iespējas absolūti visiem izpausties, gan talantīgiem, gan netalantīgiem, visvisādiem. Tā piramīda jau faktiski sākas kīnā piramīda, teiksim, pašā apakšā ir tās saucamās ziepjauters. Tad, teiksim, seriāli, tad tālāk jau ir, teiksim, seriāli, kas ir, piedzīvojumi seriāli, detektīvi piedzīvojumi seriāli, vēsturiski seriāli, tā tālāk. Pašā virsotnē ir kīno. Seriālos, gan ziepjauters, gan tā, tur ir iedots, tur, teiksim, ir liela nauda, bet maz laika, tur ir tā kā konvejers. Te uzliek 4-5 kameras, un dienā nofilmē ārkārtīgi daudz materiālu. Kino, tā ir, kā saka, tāda, visnopietnākā, vissarežģītākā lieta, tāpēc tur arī pieiet, arī tur tajos seriālos pieiet ļoti nopietni, bet kinematogrāfā ir dots laiks, pastrādāt, teiksim tā. Mums ir materiāls, kas tev padodas vieglāk, ko tu vieglāk var sataustīt, un vieglāk sev mobilizēt. Un ir tāds materiāls, kas prasa no tevis baiglo atdevi, baiglo koncentrāciju. Un tā kā cilvēks ir diezgan paslīgs, es ir sevišķi esmu ļoti slīgs. Es, kā saka,
es negribu sevi plosīt, es negribu sevi mocīt, es negribu neko darīt, es gribu, lai man liek mieru. Ja tas materiāls ir grūts un sarežģīts, tad es esmu spiests sevi atvērt, es sev apgrūtinātu, sev plosīt, es ļoti bieži pārdzīvoju, jūtu līdzi, lai gan es zinu, ka tas ir teātris, ka tas ir kino. Es šausminos, ka tas tur to nodur, ja tas tur to piemāna, un tas ir nelietas un tā, un es šausmīgi pārdzīvoju, lai gan es zinu, ka mēs iziesim ārā uz ielas, un tas aktieris arī izies ārā uz ielas, mēs sasveicināsimies, uzsmēģēsim, pārnāsim dzīvi, bet jā, es ļoti bieži pieņem šos spēles noteikumus un ļoti aizraujos ar to. Ja tas ir tiešām, kā es vispār domāju, ja kāda aktrise tā saka, tā ir man mīļākā loma, es vēl tagad tajā esmu, tad es sāku domāt, ja tu tajā vēl esi, tā ir tā mīļākā loma, tad ko tad tu šovakar mums rādi no skatuves, tad tu esi vēl tajā lomā, tad kas tas ir, tā ir haltūra, tā ir tā tagad paviršlietiem, un ja tu neesi no tā ārā, tad ko tad tu tagad mums tas cilvēks, kas man bija apkārt. Un pārsvarā tie vienmēr ir jauki cilvēki, jo kinogrāfā ir tikai dūlē strādā. Tad tas ir tiem cilvēkiem, kas ir aiz kameras, tas ir ārkārtīgi sarežģīts un grūts darbs. Un pateicoties viņiem, jūs man aktieriem, man līdzīgi, bet aktieri jūs redzēt, pateicoties viņiem. Vai kādreiz ir sanācis noraidīt kādu lomu un pēc tam to nācies nožēlot? Nē. Vienkārši noraidīt un nenožēlot? Jā. Tas likās neinteresanti, nepieņemam, jā. Ir kaut kas tas tēls vai sižets, kas ir tas nepieņemams? Jā, kaut kas tur likās tāds, neinteresants. Tavs uzdevums, labi, scenārijs ir vājš, tā loma, kas ir uzrakstīta, viņa nav īpaši interesanta. Tāpat arī teātrī, teiksim. Tad tavs uzdevums ir izdarīt tā, lai tam skatītājiem tas tavs tēls var būt daudz maz pieņemams. Bet tas darbs ir tāds, ka, es saku, ir starts, komanda ir un viss. Un tev ir jābūt 100% gatavam. Arī savulaik teica, ka viņš ir atrunājis visus savus, viņš tā arī teica, es visus savus bērnus, mazbērnus, visus atrunāju, neviens, lai neiet uz aktieriem, tas ir pārāk nežēlīgi, tā ir baigā plosīšana, bet jūs esat aktieris, un vai jūs varat pateikt, kādēļ ir vērts kļūt par aktieri? Kas ir tā pievienotā vērtība, kas tomēr pēc tās plosīšanas paliek? Jā, jautājums. Man mamma arī teica, nē, es aktieris, un es jau sev noskaņoju, viss būs ģelots, jā. Nesanāca. Pāvulam ir, jā, viņš pareizi saka, jā, bet es domāju, ka, es arī piekrītu tam nevajag būt par aktieri, jo ceļš vieglība, jo tā ir atkarīga profesija. Es varu būt ārkārtīgi talantīgs, bet ja tā saule būs tā, tā zvaigzne tā, tas mēnesis tā, un tas viss iegriezīsies, es ar savu talantu varu iet mežā sēņu. Es esmu atkarīgs. Vai tas režisors man ieraudzīs, vai viņš mani redzēs kaut ko tādu, ka viņš sapratīs, ka es varu to izdarīt, vai gadīsies tāds materiāls. Tur ir daudz blakus apstākļi, lai notiktu, ka tu esi aktieris un ka tu spēlē, nevis ej tikai masovkās, stāv kaut kur aiz stabiņa, pusseju tev redz, plats, jā, tu var teikt, jā, es šodien nofilmējos, jā, tur kaut kur tur. Un sievietēm tas ir savādāk, jā, bet vīrietiem, es teiksim, uzskatu, jā, ka tā ir briesmīga profesija, tāpēc, ka tu esi atkarīgs. Tu pats, tas nav no manis atkarīgs, tas ir no daudz apstākļiem atkarīgs. Jā, neapšaubām, ja tu tiec pie laba režisora un ir labs materiāls un ir forša, interesants, sarežģīta, grūta loma un
jūs to abi kopā esat paveikuši gan kinematogrāfā, gan uz skatuves. Nu, protams, ka tas ir baigais gandarījums. Ja es to izdarīju, mēs to izdarījām. Un pēc tam var pasaules. Tu nedrīkst padoties. Tev vienmēr jābūt ir formā un jātic. Jo var gadīties tā, ka tev pēkšņi pasaka, Arni, nāc. Un tad tas brīdis ir jāizmanto. Bet ja tu tam neesi gatavs, nu, tad tu vari arī visu dzīvi sūdzēties par likteni, par apstākļiem. Neviens man nevar novērtēt, visi duraki, visi ir idioti, kretini, lai iet bekot. Un visu. Un ka pienāk tas brīdis, ka pieklāvē un saka, nu, Fieģē, galvenā loma, Cars Ivans jāspēlē. Es skatījos arī Krievu filmas un salīdzināju un domāju, kāpēc man viņi patīk, kāpēc tas aktieris man patīk, kāpēc tie aktieri, kurus es redzu latviešu filmās, kāpēc viņi izraisa man pretenzijas. Es skatījos, kā uz skatuves mani kolēģi spēlē, gāju uz Daili, gāju uz Krievu teātri, mazliet arī uz Jaunatnes teātri, skatījos un atkal salīdzināju, kā tie spēlē, kāpēc man tie nepatīk, tie patīk, kāpēc man patīk, kā amerikāņi spēlē, kāpēc man patīk, kā... Restīvi, es pats sev uzdevu jautājumus un centos saprast, kāpēc viņi man patīk, tie man nepatīk. Mans partnerim jau aizraida zālē, un tūlīt es atslēdos. Restīvi, es tajā brīdī atpūšos, jā. Man tas nav pieņemams, man tas ir neinteresanti, un es tādas aktierus neskatos, un tādas izrādes neskatos. Ja es neredzu no aktieru puses atdēļu, tad man ir interesants režisors. Ja viņš ir gudrāks par tevi, nu, tad tas ir kolosāli. Ja viņš ir negudrāks par tevi, ja tev nav interesanti ar viņu, tad ir mazliet žāli. Izdara to darbu un viss aizmirst. Забыл, как страшный сон Krievijā. Viss. Mēnesis, divus, nu, cik tur tas periods ir, cik tev liela apjoma loma ir tajā darbā, nu, filmā, seriālā, agrāk vēl, tas viss beidzas. Pēdējā filmas diena, paspied visiem rokas, grupai, gaismoņiem, večiem, kas teātris, kino, tas ir pilnīgi divas atšķirīgas lietas. Pilnīgi. Un, ja tā varētu teikt, nu, lai jūs saprastu, nu, ar mani kaut kas notiek, bet tam, kas ar mani notiek, tur tajā 10. rindā tam cilvēkam arī ir jāredz, jājūt un jāsaprot. Tad man ir jādarbojas un jādarbina sev tā, lai pirmkārt tas būtu patiesi, un otrs, lai tajā 10. 12. rindā, ja tajā balkonā, pēdējā gaļorkā, lai viņš arī sēdētu un raudētu, ja smietos un pārdzīvot. Ar kino man, nu, nevajag tādu piepūli. Tas viss ir šeit, nu, kā dzīvē. Jā, tas ir atkal fantastisks ar to, ka tā ir atsmieklīga māksla. Tas rodas tikai tagad, šajā sekundē. Un rītā, ja es spēlēšu, ja tie cilvēki spēlēs atkal to pašu izrādi, viņi būs mazliet savādāk. Un tāpēc jau teātris ir arī fantastisks, ka tas ir tikai tagad, un otrais tas tā vairs nebūs. Tas nenozīmē, ka būs sliktāk nākamā reize, ja tas nebūs tā kā šodien. Kino ir viss, tu nofilmējies un viss. Un tas ir bijušas sajūtas, apzinoties, ka jūsu varonis mākslas darbā iet bojā. Un kāda apstākļa? Ļoti labi. Tad es domāju, ja viņš neliec, tad visi priecāsies. Ja viņš labs cilvēks, tad visi raudās pie ekrāna. Tu esi pozitīvais tēvs, tur ir ārkārtīgi daudz labas īpašības. Viņš ir labs. Skatītājs redz, ka viņš ir labs, nu, tad tu it kā veido to labo. Bet faktiski tev nav kur aizķerties. Faktiski tas valk uz tādu destilētu ūdeni.
Ja tu esi negatīvais tēls, tur ir ārkārtīgi daudz krāsas, tur ir plašs darba lauks, tur ir ko darīt, tur aktieriem ir kur izvērsties. Un tie aktieri, kuri, ja viņi visu mūžu spēlē tos pozitīvos, viņi ir ārkārtīgi priecīgi, ka viņam kādreiz vajag nospēlēt kaut kādu, es nezinu, Staļinu, Hitleri, Bendi, Nelieti, Maņaki, Slepkavi, vienalga. Tad viņi priecīgi, jo tur ir ko darīt. Man tur ir viens dialogs ar filmas varoni. Un mēs sākām ar režisoru stīvēties. Pagāja jau pusdienu, visi gaismoņi stāv, viss salikts ir operatora asistenti un operators stāvis. Tas viens īstas gaismoņas un tā Герман, сколько вы еще там будете спорить, сколько можно. Bet es principiāli, es esmu nāve, un es runāju ar to varoni, un es runāju ar, es uz viņu skatos ar smaidu, es esmu nāve. Viss, ko viņš darīs, tas ir pupu mizas. Es esmu nāve. Un tas ir neizbēgami. Man nav pretinieki. Man nav pretinieki. Režisors grib, aizies man. Es saku, tas ir sīk, tas ir tu. Beigās kaut kā tur kompromisu atradu, pagāja ļoti daudz gadu. Un tā kā Šapīra jau bija no Latvijas aizgājis, Maskavā, es ar viņu tikos dzīvoklī, un es viņam saku režisoru. Kā es viņam izstāstu šo gadījumu? Tas faktiski bija pirmais gadījums, kad es kadrā uz lauku iestīvējos un pusdienu režisoru strīdējos. Es viņam šo te visu izstāstīju, Šapīra, mans elks. Viņš teica, Arni, pareizi. Kā būs, tā būs. Kas tev iekritīs klēpī, tas tev iekritīs, kā liktenis būs lēms, tā būs lēms. Jo tad jau tu vari sev prātā, to es neesmu nospēlējis, to es gribētu nospēlēt, tas man ir aizgājis gar degunu, tad man jānošauc. Dzīve ir kā ir, tā ir, jā. Un ļoti bieži tāpēc, ka tu neko negaidi, tev arī klēpī iekrīt kaut kas ļoti jauks. Te tu esi viļņa augšā, un te tu esi viļņa lejā. Un tā, kad tu esi viļņa lejā, nevajag uztraukties. Agri vai vēlu, tu būsi atkal augšā. Agri vai vēlu būs tev tas piedāvājums. Un kad es to sapratu, tad es nomierinājos un viss aizgāja tā, kā tam jābūt. Un viss tiešām notikās. Un tā, kad es biju viļņā augšā, tas faktiski arī nav labi. Es domāju, tagad ir ļoti labi, teātrī darbs, ir 2 filmas, vēl kolosāli viss. Domāju, bet tas jau tūlīt beigsies, tad jau atkal būs nekas. Vai. Un tā es pats saprotu, es esmu idiots. Ko es sev šaust? Priecājies par to, ka tev tagad darbs. Nedomā par to, ka tev rīt nebūs. Domā, priecājies par to, kas tev tagad ir. Tad jau nevar 100% uztaisīt ideālu nav. Bet ja tev ir ielikta laba bāze, un teiksim, es kā piemēru tagad minēšu Šapīro, kā jau es teicu, tā viņa analīze tā bija fantastika. Tas bija kaut kas tik interesants. Un kad viņš to izrādi bija izveidojis, pirmizrāde un viss, un viņš vairs neskatījās. Cita režisori nāk, skatās, dod aizrādījumus un ceļš jaunušāns. Bet ir režisori, kas izveido savu izrādi un vairs neskatās. Reiz gadā varbūt paskatās. Šapīro bija tas, kas neskatījās, un es saprotu, kāpēc. Viņš tevī bija ielicis visu. Un tagad viss ir atkarīgs tikai no tevis paša. Tas, ka mēs nododam izrādi, ir nodošanas izrādi, viņš pasaka vēl varbūt dažus aizrādījumus, un viss. Vairāk neko. Un viņš zina, ka viņš sēklu ir iesējis. Un tad tu laika gaitā
vai netīšām, vai pārdomu rezultātā daudz ko vēl pieliec klāt, daudz ko, ja tā var teikt, uzlabo. Tāpēc, ka viņš tev to pamatu ir ļoti labu, stingru izveidojis. Un tu darbojoties tajā, atrod vienmēr ko pielikt klāt. Vai šis bija pareizais lēmums? Laikam, jā. Veiksmīgs tāds. Cik veiksmīgs, bet interesants. Jā, ļoti interesants. Bet tev ir iespēja tikties ar tik daudz interesantiem, savādiem cilvēkiem, radošiem, un tu redzi pasauli, tu izbrauc kā pasauli. Es lūkšu Marijānu, viņa ir mūsu pārstāve. Es gribu teikt jums lielu paldies, ka atnācāt, ka varējām izbrīvēt laiku. Paldies, ka uzaicinājāt. Sēdiet. Kāpēc es varu piecūties? Trāk nav. Jo jūs ārnīgi ir ļoti skaisti. Nav bieži, graždaņiem načāļi, ka biežāji. Jūs stāstījāt ļoti skaisti par to savu kādreizējo nāves lomu, ka nāves mīļ, jo nāvei nav pretinieki. Un es atkal atcerējos vienu citu teicienu, ja tu gribi sasmīdināt Dievu, tad pastāst viņam savus plānus. Tas ļoti sasaucās ar to, ko jūs šodien stāstījāt, un kas ir tik svarīgs aktieru darbā, baudīt to pašreizējo mirkli, priecāties par to, kas ir šobrīd, un, protams, ar tādu atbildības devu skatīties nākotnē, bet laikam nekāp tos plānus tik grandiozi, jo, kā mēs zinām, viss mainās un plūst un tā. Liels paldies, ka jūs izgaismojāt savu dzīvi, savu devumu, aktiera darba, dažādas nianses un spēles. Vai spēju izgaismot? Es domāju, lielā mērā, un vēl man liekas, ka tas bija arī, es ceru, ka es nesamalošu, man liekas, ka tas bija Gēta, kurš teica, ka diena, kurā tu nesnies, ir pazaudēta diena. Man liekas, jūs šodien mums dāvājat arī daudz humora, lai jums ir daudz brīnišķīgi piedāvāt, daudz humora, smieklu. Un liels paldies, un šeit ir kaut kas salds un silts ziemai, un svētdienas simbols ir liesma, lai jums liesma arī nav mums. Jā.